veikalote, kad esi darbiniekam norādījusi visu nepieciešamo informāciju, kā darba līgumu, prombūtnes, iemaksas, ko apskatījām iepriekšējos video, tad ir laiks veidot laika tabulu. To var izveidot algas modulī, laika tabulas un spied plusiņu, lai izveidotu jaunu ierakstu. Norādi periodu, par kuru veidosi laika tabulu, nospied 3 punkti un ievietot visus aktīvos līgumus. Šāda sistēma pati jau automātiski ievietos visus šajā periodā aktīvos līgumus. Bet, ja ir nepieciešams izveidot tikai vienam darbiniekam laika tabulu, vari arī manuāli rindiņā izvēlēties šo konkrēto darba līgumu. Kā redzi, man ievietojās 2 darba līgumi. Vienam ir automātiski aizpildījušās stundas, bet otram nav. Šīs stundas nāk no darba līguma, norādītā darba laika. Ja šeit ir norādītas stundas, tad tās ievietosies laika tabulā. Bet, ja nav, kā to redzam Jāņa darba līgumā, tad arī laika tabulā tās neparādīsies, un tās būs jānorāda manuāli. Laika tabulā noklusēti katram darba līgumam parādīsies 4 stundas. Strādātājs stundas, virsstundas, nakts stundas un svētku stundas. Kas nāk no darba līguma, darba laika, laika tabulas sadaļas. Ja zini, ka šie darbinieki nekad nestrādās, piemēram, nakts stundas, tad droši vari šo rindiņu izdzēst ar dzēšanas taustiņu vai nospiežot labo peles taustiņu un dzēst rindu. Saglabā ierakstu. Un nākamajā reizē, kad veidosi šim darba līgumam laika tabulu, tad laika tabulā vairāk neparādīsies nakts laiks. Kad visa informācija ir savadīta, tad atzīmē ķeksīti apstiprināts, saglabā laika tabulu. Laika tabulā automātiski atspoguļojas arī ievadītā un apstiprinātā prombūtne. Bet tomēr, ja esi aizmirsusi pirms laika tabulas izveides izveidot arī prombūtni, par to nesatraucies, jo mēs varam izveidot prombūtnes ierakstu arī pēc tam, un nospiest 3 punkti, ievietot prombūtnes. Sistēma šajā brīdī pārbauda, vai nav kāda prombūtne, kas vēl nav ievietota laika tabulā, un, ja ir, parāda paziņojumu, kurās dienās ir nesakritība. Spiežam jā, un tagad redzam, ka jau parādās arī Annas prombūtne laika tabulā. Savukārt, ja atcerējies, ka darbiniekam mainījās stundas likme, bet esi jau izveidojis laika tabulu, tad dodies uz konkrēto darbinieka darba līgumu, izveido izmaiņu ierakstu, un tagad, ja laika tabulas kopsummas sadaļā stundas likme jeb tarifs ir 10 eiro, tad nospiežam 3 punkti, atjaunot stundas likmi, un tagad parādās jau jaunā stundas likme, jeb 15 eiro.